Nu, ir baigi maziņais, jā. Nu, nekas. Labvakar visiem. Stātos priekšā. Esmu Iveta Balode un man kompanjona Iveta Kurtniece, es saku, bet patiesībā tu pastāstīsi pati par to. Ja? Tagad, tā kā jūs redzat, ķermeņa fiziskā transformācija, tas ir ļoti būtisks jautājums, un tas šobrīd ļoti personiski skar arī mani. Un mēs ar Ivetu nolēmām iziet, un es viņai lūdzu konsultāciju, tā kā viņa ir zināmā mērā speciāliste, gan uzturu zinātnē, gan kā sporta skolotāja, bet es došu Ivetai vārdu, un kamēr Iveta stādīsies priekšā, es padalīšos citās grupās. Nu, sveika, Iveta! Dodu tev labvakar! Jā, labvakar! Man tā vienmēr dzīvē sagadās, kad es nekad neesmu vienīgā Iveta, bet man, protams, prieks par to, un kad es šovasar nomainīju uzvārdus. Tagad esmu Iveta Varņecka, bet vēl neesmu nekur tā, izņemot pasi, neesmu vēl paspējusi nomainīt uzvārdu. Tas man tā, ar mani ir arī notikusi liela transformācija šogad, un man tā kaut kā parādījās, ka man vajadzētu nomainīt savas vibrācijas atpakaļ uz savu manu jaunības uzvārdu. Un īstenībā man ir tāda sajūta, kad es tiešām jūtos savādāk, jo tur ir katram burtam atbilst cipars, un katram ciparam ir vibrācija, un acīm redzot, tas mani labāk ietekmē. Un kā es ar Ivetiņu iepazinos, gadu atpakaļ es sameklēju gan Nelliju, kura ir dženes konsultante, bet drīz kādu 2 mēnešu laikā es sastapos arī ar Ivetu, kurā arī ir dženes konsultante. Protams, es esmu tikai gadu šajā firmā iekšā, jo es sāku lietot produktus. Man veselības stāvoklis bija ļoti pasliktinājies, un es meklēju veidu, kā viņu uzlabot. Un es līdz šim tā neesmu īpaši reklamējusi šo firmu, bet es varu būt pateicīga, kad es satiku meitenes, un viņas man palīdzēja iepazīties ar produktiem, kurus es lietoju. Visvairāk lietoju, kur man ir kamera, rezervi. Jā. Tāda es lietoju, kur Revital Blue dzērieniņi, Revital Blue, man aizmugurē ir Nāra. Neesmu vēl ar kameru iepazinusies, kā man te Nāra. Un tāds pēdējais, ko es tagad lietoju, ir Zenfuse. Un zinu, ka Iveta arī ir sākusi viņu lietot. Nu, lūk, es esmu beigusi sporta akadēmiju, kur man bija dažāda veida mācības, gan fizioloģija, gan anatomija, gan uzturas zinātnes, ievads uztura zinātnē, jo, protams, ja viņu vajadzētu mācīties, tad tur atkal ir viss atsevišķa programma, tā kad man ir pamata izglītība, lai es zinātu un saprastu visu par ķermeni, kā viņš darbojās un kā viņam vajadzētu darboties. Un tagad ar tām pārmaiņām, kas notika šogad, es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir radušās problēmas, jo no ļoti aktīviem cilvēkiem, kad mēs skrējām uz darbu, pavadījām daudz stundas darbā un ceļā, mēs bijām daudz aktīvāki. Un tagad ļoti daudziem cilvēkiem ir darbs no mājām. Tātad pie kompjūtera, kur mēs dažreiz aizraujamies pa daudz un pietiekoši neizkustamies.
un kad ir tādas problēmas radušās. Tā, kad es esmu ar sevi iepazīstinājusi, un, Iveta, varbūt tu vari pateikt tagad, kā tev ir šis gads noticis, kas noticis ar tevi, un kādas pārmaiņas ir ar tevi bijušas? Paldies, Iveta, par jautājumu. Es vēl neesmu paspējusi visur padalīties, bet transformācija ir notikusi daudz jomās, un ne tikai kā ķermeņa transformācija, bet pat par sevi arī garīgā transformācija. Tas arī viss ieņem noteikti visu to, mūsu visus ir tādā veidā nobloķējis mūsu saucamais koronavīrus, un līdz ar to no marta sākot 4 mēnešus vienkārši burtiski bija bloķēti, uz darbu nekādas nebija iešana, jā. Un it kā vajag daudz laika brīvā un iespēja nodarboties ar sevi. Iesākums jau tāds ļoti, ļoti feins, jā, un viss, bet, mēnešiem ejot, tu sāc saprast, ka tu sāc darīt nepareizi. Vairāk daudz sāc sēdēt, bet es tiešām pat ar sevi centos strādāt. Tā mums laikam ir kāds arī bišķiņ komentārs pēc tām, Taģikistānas. Mums ir sveiciens, kādā valodā jūs runājāt. Varbūt Latvija. Latvian language. Jā. Un es strādāju daudz ar sevi, gan garīgi, gan mācoties daudz un strādājot tieši ar kompāniju un strādājot tieši ar sevi. Mans lielākais, es uzskatu, ka mans lielākais sasniegums ir uz to, ko es esmu gadiem gājusi, ir tas, kad es esmu atmetusi smēķēšanu un zinot jau iepriekš mēģinājumi ir bijuši, kāda transformācija notiek manā ķermenī, kad es esmu pateikusi nikotīnam nē. Tas bija daudz gadus atpakaļ Latvijā, kad es pirmajā reizē mēģināju stipro savu gribas spēku un man neizdevās. Otrajā reizē stiprais gribas spēks un plus tabeks tabletes. Bet tur bija arī nezināšana mana, ja, kad tur vajag pakāpeniski to darīt tomēr, un nepīpēju reāli 14 dienas, ticiet vai neticiet, 14 dienu laikā mans liekais svars uzauga plus 14 kilogrami. Un es Latvijā nevarēju atļauties, es gāju pie savu ģimenes ārsta, un jautāju doktorei, ko man iesāk, ko jūs man ieteikt, ko man darīt. Un viņa man atbildēja, viņa teica, ko ieteikt. Viņa teica, viens variants iet pie 2 speciālistiem, pie narkologa un pie dietologa. Ņemot vērā, ka es strādāju Narvesenā toreiz par pārdevēju, alga uz minimālo, 3 bērnu mamma, kura audzina viena pati savus bērnus. Absolūti, man tas nebija pa kabatai tieši tādā ziņā. Tad līdz ar to es samazināju smēķēšanu, mazāk smēķēju, bet es nevarēju atļauties izbraukāt pie speciālistiem, kur vēl samaksāt diezgan iespaidīgas summas. Un es kaut kādā veidā atmetu tam visam ar roku, bet, protams, savu sirdī vienmēr esmu par to domājusi, bet, šogad es tiešām strādājot garīgi ar sevi, esmu panākusi to, kad man reāli neprasās tā cigarete, tas ir pats labākais, kad tu nejūti to stresa situāciju, kad tev prasās cigarete un kad tu nezini, ka tev liekas rokas trīce, es paņemšu, bet man tāda situācija nav. Tas ir tieši garīgā aspektā, tiešām reāli lūdzot Dievu, lai viņš nāk man palīgā. Un, kā kurš saka, varbūt stiprais gribas spēks, varbūt Dievs, tas ir tie, kas zina un tic Dievam, viņi zina, ka tas ir rezultāts, bet tie, kas ne,
dara pieņem, kā vēlās paši, ja. Nu, lūk, un nekur jau nav izpalicis, lai gan nav 2 nedēļās 15 kg klāt, ir 4 mēnešos 15 kg klāt, un viņi aug, un zināmā mērā mani tas it kā nesatrauc, jo, nav tik traģiski, teiksim, tie 85, bet priekš mana auguma, 1,64 m, es uzskatu, ka tas ir traģiski. Un te pašā laikā pa šiem gadiem un pa šiem, kamēr esmu kompānijā, ir izmainījusies mana domāšana, ir izmainījusies mana vēlēšanās izmainīt savu dzīvi, un man ir fantastiski produkti, un tas būtu grēks nedarīt savas veselības labā kaut ko tādu, kā transformēt savu ķermeni tieši šādā situācijā. Lūk, es runājos ar Ivetu, un Iveta teica, pakonsultēšu. Tā kā, es nezinu, Ivetiņ, ko es vēl varu pateikt, tādas lietas ir, jā, un es diezgan esmu sanervozējusies par to, kaut gan vajadzētu atmest to nervozēšanu. Viss notiek tā, kā tam jānotiek, jo arī atņemot, cik es sapratu no cilvēku ieteikumiem, atņemot sev no tādu niķi atmetot kā smēķēšanu, tad tas esot tā kā dabiski, kad pieaug svars, jā, bet tomēr, teiksim, nesēdēt un neko nedarīt, tas ir, laikam, grēks, pareizi, es tā domāju. Ko tu saki? To varētu nenosaukt par grēku, bet cik es esmu dzirdējuši no cilvēkiem, kad, jā, tieši atmetot smēķēšanu, kad ir problēmas, un šeit ir arī tas otrs aspekts, kad agrāk tu arī gāji uz darbu, un tur tu biji ļoti aizņemta, skrejoša, diezgan liela fiziskā slodze tev bija, un tagad ir savādāk, daudz mierīgāk. Pirmkārt, samazinājies stress arī, samazinājusies fiziskā aktivitāte, samazinājusies ir regulāra ēšana, jā, jo mēs ar Ivetu parunājām iepriekš, un es esmu izdarījusi dažus secinājumus. Varbūt to cilvēks pats neievēro, bet, es arī esmu nodarbojusies ar sava ķermeņa masas samazināšanu, kas ir vienreiz pēc bērniem bijis, un tad otrais ir bijis, kad tu paliec viens, un pēc tam, kad tev uzrodas draugs, tad mainās tas tavs dzīvesveids, kad tu kļūsti mazāk aktīvs, un arī nāk svars klāt. Tā, ka tas ir saistīts ar to dzīvesveidu pirmkārt, kad pamainās. Bet Iveta, jā, viņa ir ļoti veselīgi ēd, veselīgi dzer, viņa nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, un mums būtu tagad jāizdomā, ko mēs varētu mazliet pamainīt, jo viss ir ļoti pareizi, ko Iveta dara, tikai jāievieš ir mazas korekcijas. Un jūs ziniet, kad mērķi mēs varam uzstādīt, un tie ir jāuzstāda tie mērķi, bet mums ir jābūt apakšā pamatojumam, kāpēc es to gribu un kā es to panākšu. Iveta, varbūt tev ir kaut kādas domas, ko tu varētu mazliet pamainīt savā tajā dzīvesveidā. Jā, it kā jau tu teici, vai ne, es stingri pieturos pie vingrošanas, it īpaši rīta vingrošanas, un kā jau tu pieminēji, sakarā ar to, ka tagad tās vairāk kārtīgi, daudz vairāk sēž mājās, tagad tās mums atkal uzlika aizslēdz, saka, Anglija uz mēnesi ciet līdz 2. decembrim, it kā tik, jā, un tomēr uz darbu es eju tikai 2 reizes nedēļā. Tad, kad es gāju uz darbu, man tiešām mans ritms bija, tā kā jau tu minēji, gan ēšanas, gan arī fiziskā, jā, plus tam, ka es vingroju, es uz darbu braucu ar riteni, pusstundas braucienā uz darbu,
pusstundas braucienā mājās, jā, tas ir stundu dienā, es izbraukāju ar riteni, un aktivitātes tādas pa mājām, un šobrīd tas viss ir ļoti, ļoti samazināts, jo šajā nedēļā es strādāju 2 dienas tikai, jā, un es jau tev vienreiz atzinos, ka mēs runājām, kad es sēžu vairāk mājās, no rīta es izvingrojos, un es maz izēju svaigā gaisā. Es eju svaigā gaisā, bet ne ikdienā, un es saprotu to, ka tā ir mana kļūda, kad man vajadzētu ieplānot konkrēti laiku, un cik ilgi noteikti man tas būtu nepieciešams svaigā gaisā iziet. Es te saņēmos iepriekš jau kaut kad bija izgājusi laivā, jā, pa vakaru, pa tumsu iziet, un tas ir tā patīkami, jā, bet, tomēr šajā laikā tas laikam jāieplāno ir pa dienu to darīt, un te kā saka, atkal ir laika plānošana, savas dienas plāns jāizveido noteikti kaut kādā veidā. Man trūkst noteikti tas fiziskās apņemšanās svaigā gaisā. Jā, tas ir laikam, jo vingrojot, es vingroju no rītiem pamostoties kārtīgi izstaipos, un arī plus es eju augstā dušā, es pēc vingrošanas augsta duša, tad es noskalojos siltā ūdeni, un tad man ir vēl arī aplejos, tā kā man duša nav regulējama, bet es aplejos ar augstu ūdeni. Pirmā nedēļa bija grūti, bet tagad es jau to daru ar baudu. Tiešām tas ir labi. Pieradināts tas ķermenis, jā, kad tas man patīk, jā, it kā tas arī, cik es nezinu, cik viņš daudz tur sadedzina, it kā tos samazina kaut ko, man tur maz saprašana, teiksim, jā, ir, bet man, es laikam pa maz daru, jo nekas nekustas priekšus. Jā, ir ļoti grūti iekustināt to vielmaiņu, un tas augstais ūdens tiešām palīdz. Viens man ieteikums būtu, kad... Es atvainojos. Jā, kad darot vingrojumus, noteiktu vingrojumu kompleksu, es saprotu, Iveta dara, kad ķermenis pierod pie tā, un viņš sāk ļoti turēt savus, neizdot viņus tos resursus, man tagad angļu valoda un latviešu valoda jau kopā, kad viņš ieslēdz tā kā ar ļoti maziem resursiem, jo tu vairāk vingro vienu un to pašu komplektu, jo tu mazāk enerģijas patērē. Kad mans ieteikums būtu tos vingrojumus mainīt vietām un varbūt vienu dienu darīt vienus, dažus izlaist un pielikt citus klāt, un otru dienu darīt viņus no otras puses, citu darīt no vidus, lai tas ķermenis liek domāt, un viņš nepierod pie viena un tā paša. Šorīt es tiešām to arī izdarīju un izmēģināju, tāpēc, ka tiešām es jau esmu iegājusi tādā ritmā, un tas man ietās no paša sākuma, kad es sāku vingrot tieši šos vingrinājumus. Tas diezgan bija, tur ir gan balansa noturēšana, jā, un bija tā grūtāk, teiksim, jā, bet tagad tās jau pilnīgi ar aizvērtām acīm zinu un varu un precīzi viss sanāk. Un tad šodien man tiešām tāda ideja arī ienāca prātā, kad pamainīt, jo pavasarī, kad mēs bijām mājās, mēs ar tevi bieži, tu, kad gāji, pirms tu aizvērti Latviju, jā, es arī tiešām centīgi vingroju tev līdzi, ja, un man tas ļoti patīk, un tad es tev no atmiņas atcerējos tavus vingrinājumus un pamainīju, jā, un man tiešām, tu pareizi tagad saki, jā, kad noteikti ir kaut kas jāpamaina. Varbūt tās pat arī, teiksim, es izstaipos no rīta, teiksim, bišķiņ tā ievingrinos, un tad varbūt tās man labāk ir izbraukt no rīta ar to riteni to pusstundu. Jā, viņus var mainīt
vietām, jā, jo es arī domāju otro variantu tev teikt, vajadzētu kaut ko pielikt vēl klātai vingrošanai. Nevis to vingrošanu 3 reizes dienā taisīt, jā, tu teici, ka tu tā kā 3 reizes citreiz taisi, bet aizstāt to vienu reizīti ar kaut ko citu. Tā, jā, tāpat varētu būt iešana, tā varētu būt riteņbraukšana. Protams, ieteicams ir 20 minūtes, jā. Kas nāk virs, protams, ir labi, bet nav ieteicams ilgāk par 40 minūtēm, starp citu, veikt aktivitātes tādas. Nu, jā, es klausījos, ka mūsu Varvara Verešķuka stāstīja, ja, ka viņa teica, ka pusstunda, jā, tās 30 minūtes noteikti, ja ne visas 30 minūtes vienlaicīgi, teiksim, jā, tad sadalīt pa dienu, tad pa tām 5 minūtēm dienas laikā. Nu, tas ir atkarībā, ja cilvēks strādā, teiksim, jā, ja viņš paņem pauzi un sēdošs darbs, teiksim, jā, tad pa 5 minūtēm pavingrot, jā, un to sadalīt, sabalansēt. Nu, tas man kaut kā ir ielicis atmiņā. Jā, es pierakstu, ko tu man iesaki, jā, vingrinājums ieteicams ir pamainīt, pamainīt, un arī tad ir tas, nu, jā, man tas svaigais gaiss trūkst, acīm redzot. Jā, tas nebūtu ne tik svaigais gaiss, bet ko es pastāstīšu, ko es zinu, kad, lai tauki sāktu noārdīties, ir vajadzīgas 20 minūtes, un virs 20, jebkura minūte, tad viņa pātrina to visu. Un kaut ar tu beidz to vingrojumu pēc tām 20 minūtēm, nav tā, kad apstājās tā tauku ārdīšanās, jo tā vielmaiņa ir iekustināta un viņš turpina ārdīties. Tāpēc ir tās 20 minūtes šeit. 20 un plus, tu saki, jā? Jā. 20 un plus. Jā, un kas vēl ir labi ieteicams, kad, ja tu iesi ārā svaigā gaisā, tad nevajag tuntulēties, vajag apģērties viegli, lai būtu tāda mazliet ķermeņa salšana. Līdz ar to tad aktivizējas arī asinsrite un aktivizējas vielmaiņa, ražojot vairāk to enerģiju, lai sasildītu tavu ķermeni. Jā. Kaip karstu paliek, var jau paņemt novilkt nost kaut ko. Bet tu iziesi plānā kurciņā ārā, tev būs tā kā vēsi, un līdz ar to, ka tev gribēsies tā kā ātrāk iet, vai ātrāk braukt, vai palēkāt. Jā, un arī ir ļoti labi tā pati. Citreiz es arī pieturos pie tā, ka 10 000 soļus dienā veicu, un citreiz lietus līst, un citreiz nav bijis laika, un tā kā tumšs ārā, tā kā tu saki, un es to aizstāju vai no ar dejošanu tur uz vietas. Ļoti moderni tagad ir 8-niekus zīmēt, jā, 8-niekus. Vai tā pati soļošana, augstu ceļot kājas. Un man tas palīdz. Tu, Ivetiņ, teici, ka ir 10 galvenie nosacījumi, ko būtu vēlams ievērot, lai samazinātu to ķermeņa svaru. Es labprāt iepazītos ar tiem un pierakstītu. Jā, bet šis ir viens no galvenajiem. Ļoti nākošais ir galvenais, ko tu ēd, cik tu apēdīsi kalorijas, jā. Ivetiņ, pareizi saprot, pirmais ir vingrošana, jā? Vingrošana. Nu, varbūt arī tā, jā. Bet pats pirmais jau ir, ko tu apēd un cik daudz tu apēd, ko tu uzņem. Un tad ir aktivitāte, lai tu patērētu tās visas uzņemtās kalorijas. Es tiešām nekad neesmu ievērojusi uz ēdieniem neko iepriekšu, jo man sēd viss, kas man garšo. Un es priecājos to, ka man nav tā, ka es nevaru bez saldumiem. Es bez saldumiem varu iztikt, lieliski varu iztikt. Es baltmaizīga, tādus ēdienas kā miltēdienas es neēdu.
Baltmaize tiešām ļoti, ļoti kādreiz reti, ja tiešām nākot no darba, neesmu trāpījies nopirkt rupmaizi, tad es vienkārši tā paņem, teiksim, lai būtu, teiksim, ka uz darbu kaut ko paņemt līdzi, bet vienmēr cenšos bez tās iztikt, tad es labāk man ir kaut kādi sāļā veida cepumi, tad sāļos cepumus es varētu ēst, bet, saldumu man tiešām tā nav tie. Cukuru es kā tādu nelietoju, bet es lietoju cukuru aizstājēju. Ko tu teiksi par cukuru aizstājēju? Tikai dabīgais, tas stēvija ir ieteicams lietot, jā, jo pārējie ir ķīmiskie savienojumi, un viņi ir ļoti kaitīgi organismam. Es neieteiktu lietot. Es viņus lietoju 25 gadus. Jā, Un ne tāpēc, kad sākumu Latvijā ar saharīnu, jā, vienkārši tāpēc, ka tas bija lētāk, un tad, kad jau it kā tagad tās te var atļauties cukuru, bet man cukurs negaršo. Un es tādu veikalā tieši, kas ir kafijām domāts, un es neesmu aizdomājis, un vienreiz nejauši nopirku stēviju. Es nezināju, kas tas ir. Bet tad es sapratu, jā, ka tas ir pilnīgi dabisks, jā, bet, to, ko jūs esat izdarījuši daudz gadus, to jau vairs mainīt nevar. Paldies par stēviju, jā. Var, jebkurā vecumā var mainīt savus paradumus, mazliet. Jā, es nevaru mainīt to, ko jau es 20 gadus vairāk esmu darījusi, bet tagad tās es pierakstu, ka stēvija, jā. Man viņa es zinu, jā. Jā, tas lielais bubulis ir, protams, tas cukurs, jā, viņš ir gāzētos dzērienos un arī neiesaka pat dabīgās sulas dzert, jo tur arī ir ļoti daudz cukura. Labāk iesaka tad ēst tos augļus, dārzeņus, kad viņš nav tik koncentrēts. Jā, tad cukurs, jā, uzņemtās barības daudzums, jā. Tas būtu tas otrais, porciju lielums, cukurs, un ko iesaka, un ceturtais ir, kad lietot vairāk proteīna, jo proteīns tas būtu gaļa, zivis, olas, pupiņas, soja, lentils, kad viņiem ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai uzturētos kuņģī, lai viņu pārstrādātu un rodas sāta sajūta, un līdz ar to, ka tev negribās ilgāk ēst. Protams, nevajag viņu lietot pārmērnīgi, ieteicams ir, jā, plaukstas lieluma, gaļas gabals. Tas ir tā ieteicamā deva vienā reizē. Jo tur ir atkal citas problēmas, ka gaļa saskābina organismu, un tad rodas tur atkal slimības, bet es domāju, ka mūsu platuma grādos, ka tā gaļa ir vajadzīga, bet, protams, citi ir iemanījušies bez viņas. Un tādu vistas gaļu tikai, teiksim, vistas gaļu. Jā, tas ir ļoti. Bet ir viena lieta, ko es ļoti grēkoju, un pie tā tagad cenšos strādāt. Man šausmīgi garšo visu ādiņas. Un es zinu, ka tās esot šausmīgi kaitīgas. Pati ādiņa nav, bet tie tauki zem ādiņas ir kaitīgi. Šitām vistām jau nav nekādu tauki. Īpaši nav, jā. Un tad ir, kas esot visvērtīgākais no taukiem, ko uzņemt, esot kokosriekstu eļļa. Tā esot visvērtīgākā. Avokādo rieksti. Jā, jo pat tā kokosriekstu eļļa tā kā palīdzot to tai vielmaiņai pātrināties. Tas ir tāds, kā viņi lietot kokosriekstu eļļu? Es viņu lietoju pirms es biju kompānijā. Es viņu pirku kokosriekstu eļļas ķermenim smērēju. Viņu var aizstāt, ja cep kaut ko. Pat arī tā, jā, bet tad jau var būt kaut kāda pārtikas kokosriekstu eļļa. Jā, viņa pārdodās veikalos burciņās. Protams, Aldi un Lidlā ir puslitra burciņa. Jā. Es Tesko pirku, jā, Tesko. Jā.
Jā, tā ir domāta ēšanai. Tā ķermeni arī, protams, var smērēt. Jā. Kurios. Redzi, tu arī kaut ko jaunu uzzini šodien. Nē, jā, un man, piemēram, ļoti viņa patika, teiksim, tā bišķiņu un... Jā, man arī patīk, es cepšanai pielieku. Un ne tikai viņu, es pielieku kokosriekstu eļļu un tad tur to olīveļu. Un citi smērē uz maizītes, viņu plānā kārtiņā uz maizītes uzsmērē. Un uzbar sēkliņas virsū, vai to pašu desiņu, vai, kaut kā. Man patīk tā piegarša, starp citu, viņas tādā. Tā, pirmais bija tā, ka drīzāk bija pirmais ir, ko mēs ēdām. Jā. Tad otrais ir... Jā, bet proteīni, jā, kad lietot vairāk proteīnus. Otrais ir lietot vairāk proteīnus, jā? Jā, viņš rada sāta sajūtu un tev ilgāk negribās ēst. Jā. Jā, mums ir tas, un to lietot, to es izjūtu, jā, mūsu fūzes ļoti labi izjūtu, un šobrīd ir, šajā nedēļā es jūtu to, ka tiešām tā apetītu samazinājusies, un man nav bada sajūta. Ko darīt, kad tā bada sajūta ir uz nakti? Nākošais lielais punkts ir ūdens. Ūdens, jā, ūdeni tiešām to es esmu iemācījusies ielietot, jā, ūdens. Jā, jo viņš tā kā piepilda kuņģi, bet parasti, kad viņu 30 minūtes pirms ēšanas vajag dzert. Jo, lai tā kuņģa sula neatšķaidoties, un pēc tam iesaka ūdeni dzert stundu pēc ēšanas. Nevajadzētu dzert ēšanas laikā. Jā, un tas ir atkarībā no tava, cik tu esi liels, un parasti jau tie ir ap 2 litriem. Jā, to es esmu klausījusies, to iesaka visi speciālisti. Šķidrums, teiksim, ne tikai, kā, teiksim, tagad tās šķidrums iesaka kā transformēt ķermeni, jā, bet ūdens ļoti svarīgs arī mūsu ādai. Un, ja mēs uzņemam pietiekam daudz šķidrumu, tad mūsu āda tā neizžūst un neveidojās krunkas arī, vai ne? Pareizi. Jā, un ūdens piedalās tajā vielmaiņā, viņš izvada ārā tās visas šlakvielas, kas ir radušās gan ēdiena rezultātā, gan stresa rezultātā. Un es tev iesaku dzert pirms, ja tev gribās ēst pirms miega kumelīšu tēju, jebkuru lauku tēju, jo viņa arī dara sārmainu vidi. Pirms miega. Jā, citos, protams, tas ir atkarīgs no cilvēka, jo viens un tas pats nederēs jebkuram. Citur iesaka, redzi, nedzert ūdeni uz nakti, bet tas ir vairāk saistīts, ka ir jāceļās augšā. Bet, pareizi, es saprotu, Ivetiņa, dzert pirms miega, tas ir, teiksim, kaut kādu stundu iepriekš, vai ne? Ne jau taisni pirms es eju, tūlīt jau miegu ciet. Jā. Jo saka, ka, teiksim, 2 stundas pirms iešanas gulēt, tas ir obligāti vairs neēst, jā? Pat vairāk. Jā, pat vairāk. Es pilnīgi apzināti saprotu to, ka ēst ieteicams ir vairāk stundas pirms gulēt iešanas, bet es sev tieši pieķēru tā, kad man vienkārši, to sajūtu grūti aprakstīt. Tev vienkārši visas piekals, visas maņas ir, tikai tur viņas vien ir, kā gribās kaut ko apēst. Tas ir, esot arī ieradums, man arī ir šis sliktais ieradums. Man nebija tā ieraduma, tur jau tā lieta, ka man viņa nebija. Man viss sākās ar to, ka Jā, tāpēc, ka tu pirms miega uzpīpēji cigareti, nomierinājies, un tas ir tas ķermeņa ieradums, kad viņam vajag to funkciju
kaut ko norīt. Nu, ja tiešām ļoti, ļoti gribas ēst, tad es iesaku rupmaizes sausiņu pagraust. Jā, tie jāsaka. Ko es darīju, protams, es jau padevos tam tai vēlēšanās pieejas to vēderi, jā. Es to aizvietoju ar riekstiem. Kādu man mājās, vienmēr kaut kāda rieksti ir, tad es lēna garu, viņu tur sagramoju un lēnām tā, ar starpiņām tikai tā, lai piemānītu to vēderi, un no tā vēlēšanās ir, to grūti aprakstīt tā vēlēšanās, ka tev pilnīgi tā, kad siekals tek kā gribās, jā, kad tas, un tu nespēj pretoties tam, un vai jāizslēdz atslēg leduskapis. Jā, vēl to rupmaizes sausiņu, un tad ir tā apzinātā ēšana. Jā, šeit tu ļoti pateici, ka tu jau viņu piekopi ar riekstiņiem. Apzinātā ēšana. Mēs ēdam lēni, mēs izbaudam, jo vajadzīgas 15 minūtes smadzenēm, ja, lai tu tā kā to sāta sajūtu sajustu. Un mēs ēdam ātri, un līdz ar to mēs apēdam daudz vairāk, kā mums vajadzētu, un varbūt kā gribētos. Tas ir apzinātā ēšana. Jā, es, kad mācījos pie Radislava Gandabasa, man ļoti iepatikās viens arī, kad, es arī tur rakstu, tā kā, teiksim, tur skolā, tur mācījoties, rakstu savus mērķus, un es tiešām, es nezinu, kāpēc noteikti es esmu dzirdējusi to informāciju, bet man tas nebija tas klikšķis manās smadzenēs noteikti, jā, bet tieši pie Gandabasa es saklausīju, kāpēc atteikties 2 stundas pirms miega no ēšanas, neēst tās 2 stundas, ko naktī dara smadzenes. Naktī smadzenes pārformējās, atpūšais, sagatavojās nākošai dienai, bet ja mēs ēdam uz nakti, nenotiek transformācija, teiksim, sagatavošanās nākošai dienai smadzenēm atpūtai, bet notiek smadzenes strādā, lai sagramot, salikt pa plauktiņiem to apēsto patiks daudzumu. Jo vairāk mēs viņu apēdam, jo nākošā rītā mēs varam pamosties ar sāpošu galvu, ar piepampušu seju, un sliktu miegu, neizgulējušies, un tas arī uz manīm ir iespaidojis, bet tiešām, teiksim, 2 nedēļas atpakaļ, es domāju, kā es tā nevaru salikt pa plauktiņiem, to es zinu, ka to nevar, bet, notiek, acīm redzot, notiek tā mana transformācija ķermenī, un ķermenis cīnās ar kaut ko, pietrūks saucamais nikotīns iespējams, jā, un līdz ar to man tādas vēlmes, bet, var teikt, pēdējo nedēļu es jau jūtos daudz labāku, bet, vienalga man tā konsultācija ir, par to ir jārunā, tā nav tikai mana problēma, es domāju, ka tā problēma ir ļoti daudziem, tikai ļoti daudziem nav gribas spēka. Ļoti daudziem varbūt viņi to noraksta uz to, ka nav iespējas. Es Ivetiņu tev ļaušu turpināt pie tiem 10. Jā, bet par tām iespējām arī mēs parunāsim nedaudz, ja mums laiks būs vēl, jā? Jā, jo ir jau svarīgi, mēs jau tagad tā kā tevi izanalizējam, kas tev būtu jāmaina, ja? Kas ir vieglāk mainīt. Es domāju, ka varbūt sākt ar to, kas ir vieglāk mainīt, ja? Un vienkārši piedomāt, es varbūt tevi uzvedinu uz kaut kādiem tādiem jautājumiem, kas jau tev pašai varbūt ir licies, vai tu dari, bet tu nesaproti, ka tu jau dari, un varbūt viņš ir mazliet savādāk tikai jādara. Pa tām pašām fiziskām aktivitātēm. Vai es pieminēju porciju lielumu? Jā, porcijas es neteikšu, ka es ēdu lielas, jo man jau redz ir tāda lieta vēl, ka man ir jau pirms 7 gadiem izveidojusies barības vada un kuņģu un barības vada trūce, un
Tas nozīmē, ka man ir 3 centimetri diametrā visu laiku atvērts kuņģis un, teiksim, es jūtos slikti, ja es pa daudz lietoju pārtiku, kad pa daudz tai kuņģī ir barība, tad man spiež laikam uz āru to skābi. Un, bet man ik pa laiciņam ir bija jāpieradina sevi nepārtraukt, lai man kuņģī būtu tai sulai ko darīt, lai man nebojātu barības vadu tā skābe, jo man ir tā kā burciņa atvērta, ja viņa šļankājās, tad tā skābe šļankājās un var bojāt skābe ir skābe, viņa reāli sēd audus no iekšpuses. Jā, redzi, šeit ir tā situācija, kura ir katram sava, un kad arī ir jāpielāgojas pie savas veselības problēmām. Tāda cukuru mēs pieminējām, ar cukuru tev nav problēmas, bet es domāju, es tā paanalizēju, kad tu teici, tu lieto gan Monavit, gan šito Zenfūz, gan vēl kaut ko. Tev vajadzētu paskaidīt, vai tiešām, jo tur ir diezgan liels tas cukura daudzums, vai tiešām tev abus vienā dienā dzert, varbūt vienu vienā un otru otrā tev vajadzētu dzert, varbūt tā? Zenfūz, Zenfit, viss šitos Zen projekta datos, man viņi ir jālieto tieši pie aktivitātēm. Zenfit tieši pie aktivitātes, jā. Zenfūz, tas samazina apetīti, jā. Vai nevis Zenfūz, bet Zenshape, jā. Zenfūz, tas ir tieši tās proteīns, jā. Un tie tā kā visi ir saplānoti, jā. Monavi es iesāku lietot, jo, redzi, ir vēl viena problēma. Ir tas, kad man no 33 gadiem ir kaulu deformācija. Un man nepārtraukti savus organismus jābaro ar glukomazīnu. Lai man nerastos tā diskomforta sajūta, kad skrimslas nodilst, un tad sākās savu kauli, un tad sākās visādas griešanās no kaulos, Es esmu veiksmīgi ar to cīnījusies un tikus galā, bet man pašai tāda nepatīkama sajūta. Tagad šobrīd ceļos jau, cik es pamanīju, kaut kādu 3 mēnešus es jūtu, kad es eju un ka man žļurks, bet tā kā, rīvējās, Rīvējā, jā. Jā, repēm, un es jūtu, ka man tai celī, abos ceļos galvenais, ka rīvējās, Ja man bija ar elkoņiem, sāpēt nesāp, paldies Dievam, bet tā sajūta ir, un tāpēc es arī lietoju klāt to Monavī. Un šobrīd pagaidām arī nevienu tādu citu, Finity tas neskādē. Finity tas ir mums nepieciešams. Bet viņš ir, tas Zenfūz, tur piemēram ir ieteikts, tik un tik, bet varbūt, kad viņš arī, tu un es esam mazāki tie cilvēciņi, varbūt mums to porciju lielumu vajag mazliet samazināt. Jo šeit vēl ir viens punktiņš, kad probiotiku lietošana un tajā Zenfūz ir tieši tās probiotikas iekšā, kad probiotikas uzlabo to vielmaiņu, bet varbūt, kad mazāk tev viņu Tev vienkārši ir jāpaņem un jāpaskatās, cik tur tie cukuri iekšā un cik tu sanāc, jo nevajadzētu dienā pārsniegt 25 grami. Tā ka šitas arī ir punkts, bet probiotiku lietošana. Jā, es paskatīšos tos cukurus, cik ir, bet cik es klausījos var Vārverešu čuku, kad, teiksim, pie ķermeņa, tur, teiksim, transformācijas viņi nekaitētu. Un Monavī noteikti, es nezinu, vai es varētu saskatīt bez brīles, man kaut kur te pat ir jābūt pudelē, tur var noteikti apskatīties. Ja es tikai saskatīšu, es pamainīšu brīles. Kamēr tu skaties, es pateikšu vēl par to Zenfūzi, Viņš ir tas proteīna dzēriens, un kad arī cilvēki, kas iet uz fitnesu, viņi lieto tos proteīna dzērienus tieši pirms tā fitnesa,
Un tad viņi izstrādā to radušos enerģiju ārā, kad tev varbūt vajag lietot viņu pirms kad tu iesi ar riteni braukt, vai iesi staigāt, vai tad. Par kuru tagad tu tieši pieminējies, atvainojos? Zenfūs, tas ir proteīna dzēriens, ja, un viņu labāk ir lietot pirms aktivitātēm. Zenfūs tieši. Jā. Zenfites lietoju aktivitāšu laikā, jā. Zenfūs es lietoju pirms ēšanas. Bet tā, kad tu viņu lieto, tad ir ieteicams aktivitātes. Tā varbūt ir pareizi noformulēts. Jo tas ir proteīns. Jā, es sapratu, es tevi sapratu. Tāpēc. Bet, protams, ka no šodienas, kad visu nevar ielikt rāmīšos un visu nevar darīt tā, kā ir ieteicams, jo pirmkārt tev ir pašai jājūtas laimīgai, jājūtas ērti, lai tikai viss neierobežotu to tavu dzīves kvalitāti. Man drīzāk vajadzētu sevi kaut kādā veidā garīgi nomierināt, kad vienkārši tāds izteikts satraukums, patiesībā es apzināti saprotu to, ka te nav par ko satraukties, svaigs gaiss, vingrošana un aktivitātes, tas viss būtu tā kā normāli, bet vienalga ir tā nepatīkamā sajūta, kad tomēr viņš strauji aug, ja viņš strauji neaug, tad būtu kā būtu, nekāda vaina, bet viņš strauji aug. Un es kādu brīdi, kaut gan vingrojot, es neizjūtu to, ka tos liekais svars man augtu. To man rāda tikai svari. Jo vingrojot, man tie vingrinājumi, kādi viņi ir, kā es viņus taisīju sākumā, un cik grūti man gāja, un tagad es skatos, kad ir tāds viens vingrinājums, tā kā man jāšūpojās uz savām rokām un jāceļ gaisā vēders. Ja? Man dibens pa zemi velkās. Jā, un cik grūti tas, cik man tiešām grūti gāja tas, un tagad es to daru bez nekādas problēmas. Es acīm redzot, tā muskuļu grupa ir tā iestrādājusies, ka es to varu izdarīt, to es esmu ievingrinājusi. Un es paskatīšos internetu veikalā, šobrīd skatos sastāvdaļas, lai man nav, saprotāk, tāda pudelē, es tur neko neredzu. Bet tas svars tev, tas svara pieaugums arī tev varēja rasties uz muskuļu pieaugumu, jo tas vien liecina, ka tu saki, ja tu kā nevarēji un tagad tu vari, ka tev ir daudz stiprāki muskuļi un viņi taču ir, viņi attīstās un aug un viņiem arī ir svars. Bet, tas, protams, nav tie 14 kilogrami visi. Cukuru man te neuzrāda, bet, rēķinot to, ka viņam ir jau viss monavī, viņš ir no 19 augļiem, jā, un viņiem visiem ir savi saldumi klāt. Es vienkārši, man tad vajag palielināmo stiklu, lai es uz pudeles izlasītu, vai ieiet sistēmā, forsāžu sistēmā, kur ir detalizēta informācija par produktu krievu valodā. Tur var izlasīt, jā, bet es tiešām, jāpaskatās, cik tas cukurs ir. Bet es domāju, ka man tur tas, jo svars jau man sāka nākt klāt, kad es vēl nelietoju šos produktus, jā. Jā, šeit es tikai gribu tev pateikt, ka tas monavī, jā, kur arī tas viens punkts bija, kad samazināt cukuru dzērienos, jā. Kad tas ir, šeit ir šis gadījums, ka tas cukurs ir tajos dzērienos, bet viņš, protams, ir tas labais cukurs, bet ja viņš ir ļoti daudz, kaut vai tas labais cukurs, viņš tāpat pāriet tajos taukos. Bet, protams, veselība ir pirmajā vietā, jā. Ja viņš ir tev vajadzīgs tavam noteiktam tam glukamizānam, protams, tev viņš ir jālieto.
Jā. Es tieši par to domāju, ka man viņš ir jālieto, jo Latvijā es pirku dārgas tabletes, un bija jālieto, viņš bija diezgan dārgs, es neatceros vairs, kā viņu sauca. Anglijā viņu varēja nopirkt par ļoti lētām kapekām, burtiski par Poundlandē, jā, bet es pilnīgi apzināti saprotu to, ka tas ir ķīmiski sastādīts, izveidots, un tas nav tas, kas man, es zinu, ka maniem kauliem ir ļoti labs savienojums Finity kopā ar Monavī, jo pie manām locītavām, ka man sāpēja locītavas un ļoti ilgstoši es meklēju iespēju, kā tiešām var palīdzēt saviem elkoņiem, tad beigās es atradu, ka tas ir Finity kopā ar Monavī. Un tas man tiešām palīdzēja, ka, teiksim, jāvēro, jāskatās viss šitas, kas ar mani te notiksies. Es klausos padomos ļoti daudzos un saka, pacieties vēl bišķiņ pusgadu, tas ir normāli, ka nāk tas svars klāt, un pēc tam tā, ka vajadzētu iet atpakaļ. Es reāli zinu cilvēkus, bet tie ir gados jauni cilvēki, kuriem tā ir bijis, kas atmet smēķēšanu, un arī pilnīgi, kad es tā ieraudzīju, es domāju, bija tikko skalīģi, ir tādi formīgi apaļumi visur, bet jauns cilvēks ir jauns, tas ir 20, 18 gadi, vai 20 gadi, un tomēr man ir savs vecums, te jau 50, un tas tomēr ir varbūt saistībā arī ar hormoniem kaut kas, ka es noteikti, es labprāt gribētu, ja kāds no skatītājiem, kuri skatās, vai tie, kuri skatīsies, ierakstiet komentārā savu pieredzi, noteikti padalāties, kā jums ir gājis, varbūt tās tieši par praktiskiem paņēmieniem, neteiksim par produktu lietošanu, jo šobrīd es neuzsveru uzsvaru uz produktiem, bet tieši kā bez produktiem, teiksim, pareizs uzturs, mēs par uzturu maz esam parunājuši, teiksim, mēs pieminējām. Mēs visu nevaram vienā reizē. Varbūt mēs nākošreiz. Tagad tieši tos galvenos punktiņus, kurā ietilpa arī, es nepateicu divus, bet tu viņu pieminēji stress. Kad stresa laikā mēs vairāk apēdam un vēl viss, kas tur notiek. Jo mēs pa katru reizīti varētu pa kādiem 2 punktiņiem sīkāk parunāt. Par stresu ir dažādi var runāt, ir cilvēki, kas stresa laikā nē. Ir arī atšķirība, ir atšķirība stresa laikā, kurš nesmēķē, kurš ēd, ir stresa laikā, kurš smēķē, viņš ēd, tāpēc, ka viņš smēķē 3 reizes vairāk nekā parasti, un tā kā noteikti esiet atsaucīgi, padalāties arī ar savu pieredzi, personisku pieredzi, ja negribat rakstīt komentārā, uzrakstiet man personīgi, Ivetei Balodai Facebookā vai Ivetei Kurtniecei Facebookā, un padalāties, mēs arī varam aprunāties, kāda ir jūsu pieredze, jo vairāk cilvēki to zinās, kad ir jādomā par savu veselību, un jāgriežās ne jau uzreiz pie ārstiem. Pieredzes apmaiņa, jo man nav tik traģiski, tiem, kam ir, teiksim, diabēts, kam ir sirds, asinsvadu smagi traucējumi, tiem, protams, ir jāpievērš uzmanību un jāvēršās pie ārstiem un konsultēties, bet es runāju šeit vairāk par cilvēkiem, kas regulāri ievēro kaut kādā veidā savu veselīgo dzīvesveidu, tā ir vingrošana, tā ir pareiza ēšana, es runāju par tādas kategorijas cilvēku grupu, teiksim, kas uztur sevi, teiksim, formā, un ir kaut kāds knifiņš, ir kaut kāds āķītis, ar ko nav žēl padalīties, savu noslēpumu, ko, teiksim, jo tas tiešām būtu tā interesanti. Man ļoti Iveta ir vērtīgi tavi padomi. Mēs jau esam aizkadrā par to runājuši, un tā kā tu jau arī pieminēji, tu jau vienmēr saki, es jau to tādu, tu jau visu laiku atnāksies.
Tas jau tā, zina, instinktīvi, dabiski liekas izveidojās vienmēr pretoties kaut kam. Bet ko es gribēju uzsvērt, tu pieminēji sākt ar to vieglāko, taisni pretēji. Jāsāk ir ar to smagāko, ko visvairāk negribu darīt. Un es, piemēram, tieši sāku, es negāju laukā staigāt, tas ir viegli iziet laukā staigāt. Es sāku trenēt sevi vingrot, aplieties ar augstu ūdeni, augsta duša, jā. Tas nevien, man likās, ka tas ir sarežģīti, ka tas nav iespējams, vismaz man tā likās, jā, bet es ļoti labi apzinos, es redzu savu draugu lokā, kad cilvēki iet šajā laikā peldēties, man ir vedekla Latvijā, kura šobrīd arī iet un peldās dzīvā ūdens baseinā, ezerā, un tāpat ar draugiem ir, kuri to dara, un mani pašas dēli ir tie, kas iet augstā vannā, ja, un kā tie tādi mani tā kā paraugi, kad, nu, kā saka, kā teiksim, arī daudz, kas man saka daudzās, ja es to varu, tad kāpēc, ne, ja tu to vari, tad kāpēc tad es tā nevarētu? Es varu tikai nevarēt, ja es to nedaru. Tā kā, ja sāk kaut ko darīt, tad arī rodās tā kā rezultāts. Tā, man es nezinu, kāpēc man nerāda tiešraides laiku, cik ilgi jau mēs esam. Ir 56 un 10. Tā, jā, stunda ir gana daudz, mēs esam parunājuši par šādu tēmu. Priecāsimies uzturēt šo tēmu, runāt biežāk, jo es saprotu, Ivetiņa, arī, ka mēs kaut kādā veidā plānojam, arī tu plāno, pareizāk sakot, atsākt vingrošanas, jā. Jā. Jānostiprina savi muguras muskulīši. Es domāju, ka pa šo mēnesi es tikšu galā, un tad jau varētu arī atsākt. Es sapratu tavs pārtraukums vingrošanai un Facebook, teiksim, ēteros bija tikai tāpēc, ka tu devies uz Latviju. Man arī bija muguras problēmas. Man ir bijusi diska trūce. Un tagad, kad es slimoju un neko nevarēju padarīt, man tie muskuļi bija atrofējušies, un tad es laikam pa strauji sāku, un man atkal, kad atkal stipri tur satraumējās. Jā. Nu, tad arī kaut kādā veidā noteikti atkal kaut kādu, es jau, man liekas, tev vienreiz stāstīju, ja, kad man arī ir jau no jaunības, nevis tā kā diska trūce, bet disks ir nobīdījies, gan pēdējā rengenā, ko man Latvijā taisīja, man gan pateica, ka ir diska trūce, un tāpēc es ļoti stingri pieturos no rīta pamostoties iztaipīties, es iztaipos kā praktis, pie stieņiem staipos, ja, arī, teiksim, pēc smagi grūta darba, teiksim, kad es jūtu sāk muguras sāpes, tad es arī stiepjos. Un man tiešām, es nezinu, vienu dienu darbā bija tāda sajūta, kad es vienkārši aizgāju normāls darbu, ne man sāpes, ne man kas, un sākot strādāt, es saprotu, ka pie pietupšanās es jūtu ļoti sāpīgi ir, un praktiski to dienu nostrādāju tā, gan drīz uz ceļiem, ja. Nu, jūt visu laiku, kā tu sāc pietupties, kā tev kaut kas jādara, tāds ir liels sāpes. Un es atnācu mājās, es reāli staipījos un neizpaliku bez tā, ka man bija jāiedzer pretsāpju tablete, bet nākošā dienā pamodos, it kā nekas nebūtu bijis, ne sāpes, neko. Un tad tu pieminēji, ka tieši tā staipīšanās ir tas, noteikti, kas palīdzēja iebīdīt atpakaļ. Jā. Es vēl varu pateikt pēdējo vārdiņu, jo mums ir 58,5. Es gribu pateikt, ka Iveta ir ļoti stiprs cilvēks, un viņa savus mērķus ir uzlikusi, un viņa uz viņiem iet, un tu varēji tāpēc sākt ar tiem grūtākajiem, kā tu teici, aplaistīšanos. Bet ja jums ir kaut kāda doma, kad vajadzētu piedomāt, un neko nezināt, ar ko sākt, ar mazu mērķīti, ja? Kaut vai mazāk lietot saldumus. Nu, pirmais, ko vajadzētu ūdeni, 2 litrus ūdens.
tas būtu ar to, tā kā jāsāk. Un mazākas porcijas un veselīgāku ēdienu. Nu, mazliet. Kaut atteikties no tās vakara konfektes. Tas būtu mans ieteikums. Paldies, Iveta, tev par kompāniju. Paldies par taviem ieteikumiem. Es jau tos ieteikumus tev varu pazvanīt, jā, bet mēs gribējām padalīties un apmainīties ar pieredzi, kā mēs to darām, un jūs arī varat uzrakstīt un padalīties ar savu pieredzi, vai nu zem komentāros ierakstiet, vai personīgi uzrakstiet. Un domāju, ka šī nav mūsu pēdējā tikšanās. Mūsu tikšanās būs gan par dažādām tēmām. Man tiešām prieks. Saku visiem tā. Ja jums patika, uzliekiet noteikti laiku, padalieties saviem draugiem, paziņām, jo vairāk mēs zināsim, kā veselīgi uzturēt savu templi, savu ķermeni, jo tikai mēs būsim ieguvēji no tām. Ivetiņ, kāds īsts novēlējums arī tev, skatītājiem? Jā, paldies. Man bija liels prieks ar tevi sarunāties, un es ceru, kad katrs paņems kaut mazu drusciņu no tā, ko mēs esam runājuši, un mēs būsim ļoti priecīgi, ja jūs komentāros arī iedosiet to savu receptīti, kā jums tas ir izdevies. Un es domāju, ka mēs katru nedēļu varētu tikties un vairāk parunāt par katrām no šīm tēmiņām, kuras tika aizskartas. Jā, tad mums tā kā tas uzturs vairāk, es saprotu, būs, jā. Tas, kādu produktu ēst, cik daudz ēst, cik bieži ēst un cik bieži dzert. Tad skatīsimies, lai Ivetai izdodās, un varbūt viņam mazliet kaut ko pamainot, apturēs to savu svaru tagad. Jā, tas būtu pamatmērķis tagad apturēt, lai viņš nenāk klāt. Jā, paldies visiem par to, kas skatījās. Jauku vakaru, lai jums viss izdodās, lai jums mīlestības akcija savā starpā. Paldies un sakām atā. Atā.